Godātie novada deputāti, klātsošie, sākam kārtējo Rēzeknes novada pašvaldības domes sēdi. Šīs domes sēdē nepiedalās Anita Ludborža, jo ir darba nespējas lapas. Šīs dienas darba kārtībā ir 38 jautājumi. Vai ir kādi jautājumi ierosinām attiecībā uz pamat darba kārtību? Paldies. Ja nav, tad sākam. Pirmais par pašvaldības SIA Strūžānu siltums atskaita par 2015. gadu. Un vārds ziņojumam valdes loceklim Renāram Vabalam. Cienījamie kolēģi, kālāk sēdēt šāls. Sēdēt man. Es jūs varbūt tās iepazīstināšu klātesošos drusīt par Strūžānu siltumu pastāstīšu. SIA Strūžānu siltums ir viens no lielākajiem pašvaldības dzīvojamo namu pārvaldītājiem Rēzeknes novadā, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu pieejamību Strūžānos. Sabiedrība ir dibināta un ierakstīta komerces reģistrā 96. gada 12. februārī, un mūsu uzdevums ir Rēzeknes novadam piederošo nekustamo īpašumu racionāla un liederīga pārvaldīšana, apsaimniekošana, ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroenerģijas, siltumapgādes, sadzīves atkritumu, apsaimniekošanas pakalpojumu un nodrošināšanas Strūžānos. Vai var bez ūdens liešanas? Sāk konkrētāk. Sabiedrības mērķa sasniegšanai, kas mūsu gadījumā ir kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana par pieejamu cenu, tiek īstenota virkne dažādu pasākumu. Kā piemēram uzstādīts LED apgaismojums, kas uz šodien dienu ir uzstādīts 129 kāpņu telpās, kopā ar kustību sensoriem, ūdens skaitītāju uzstādīšana un daudzas citas lietas. Par LED sensoriem un kustību sensoriem gribu piebilst, ka esot kursos par apsaimniekošanu daudziem, tas tiek daudz kur Latvijā tas nav darīts un tikai tiek ieteikts, ka obligāti ir jādara, tad mums tas jau ir izdarīts uz šodien dienu. Tā. No 2015. gada augusta mēs kā sabiedrība piedāvājam klientiem, kuriem ir izveidojies parāds par pakalpojumiem, noslēgt vienošanos par izliegumu un apmaksu veikt pēc iepriekš izstrādāta un saskaņota ar klientu grafika. Tas tiek darīts tāpēc, ka pirmkārt tiesāšanās pati par sevi ir ilgs un garš process un dārgs arī. Un mēs ejam to ceļu, ka mēģinam veikt pārunu ceļā panākt vienošanos. Iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem mums 31. decembri bija 38,024 eiro. Tā ir skaitā kavētie 13,873. Ja mēs runājam par iedzīvotāju maksāšanas disciplīnu, viņa ir uzlabojusies, bet viennozīmīgi visdrīzāk nav tik laba, kā mums vēlētos. Sabiedrība atbalsta vides aizsardzību, un mēs regulāri aicinam iedzīvotājus piedalīties atkritumu šķirošanā, un es domāju, ka 2016. gadā mēs iesim vēl vairāk pie klientiem un runāsim ar viņiem par šo jautājumu. Jā, drusciņ to līdz, mirklītī. Tā par lietām, kas traucē uzņēmumu attīstību. Kā jau minēju, tā ir cilvēku maksāšanas disciplīna. Tā ir nolietotā tehnika uzņēmumā, kas prasa regulārus ieguldījumus. Un kā viena no svarīgākajām, no lielākajām mūsu sāpēm ir nolietotie katli, jo, diemžēl, mums nav iespējams regulēt precīzi šķeldes padevi, siltuma daudzumu, un tas ir tas, pie kā mēs šajā vasarā ķersimies klāt, pie viņu renovācijas, jo viena katla nomaiņas gadījumā aptuvenās izmaksas sastādīta no 160 līdz 200 tūkstoši eiro, kas tika veikta aptauja starp katlu ražotājiem un piegādātājiem. Un patreiz, diemžēl, Strūžānu siltumam tas nav materiāli pa spēkam. 2015. gada tika izlietoti 9508 kubikmetri kurināmā, tika saražoti 4188 megawatstundas, jeb 20,13 megawatstundas dienā, un kurināmā patērētājs daudzums bija 45 kubikmetri, kas
kas atkal mēs varam savilkt kopā ar to, ka katli nav efektīvi. Un viņi ir kā minimums jāmodernizē un jāpārbūvē. 2015. gadā kurināmais tika iepirkts pa daļām atbilstoši Strūžānu siltums finansiālajām stāvoklim un finansiālajām iespējām. Cena par 1 kubikmetru cenu aptaujās svārstās no 6,50 līdz 7,50 eiro par kubu. Izmaiņas kurināmajām ir, protams, to, kā visi zinat, viņš vairs netiek aplikts ar PVN. Tātad par zaudējumiem. 2015. gadā tie sastādīja 15,720 eiro. Un gada pārskata apgrozījums bija 371,676 eiro. Vidējais skaits uzņēmumā strādājošo, bet tas ir gada šķērsgriezumā domāts. Bija 20 cilvēki, kuru vidējā alga sastādīja 435 eiro. 435 eiro. Un par mērķiem 2016. gadā. Kā galveno mērķis ir izvirzam noslēgt gadu bez zaudējumiem vai ar peļņu. Veikt katlu, un šajā gadījumā vismaz viena katla, jo šeit ir jāsaprot, ka tas ir ļoti dārgs pasākums renovāciju. Protams, veikt apkures sistēmas pārbūvi dažām mājām, un vienai mājai konkrēti Miera 19, jo viņa ir nepareizi uzbūvēta, nomainīt papildus elektrolīniju 1,5 kilometra garumā, veikt pilnīgu elektroskaitītāju nomaiņu, jo pateicoties Reizeknes novada atbalstam daļa elektroskaitītāju tika nomainīta jau šodien dienu, un tie ir pāri 160 gabaliem, kas parādīja uzreiz rezultātu, un tāpēc es domāju, ka 16. gada laikā tiks nomainīti visi. Protams, veikt māju kosmētiskos remontus, kas šis process arī nepārtraukti notiek, tiek uzlabotas kāpņu telpas, tiek remontēti jumti, bet ņemot vērā, ka dažas mājas ir celtas 60. gadi, tad, protams, tas stāvoklis iekšā ir kā ir. Un tad tas ir tas, ko mēs domājam izdarīt pa 2016. gadu. Un tad varbūt pāriesim pie pašiem pakalpojumiem. Siltuma apgādes likme ir 31,59 eiro par megavatstundu, jeb šo eiro 21 par kvadrātmetru. Kopējie ieņēmumi no apgrozījuma par apkuri sastādīja 45,76%, jeb naudas izteiksmē tas ir 170 000 eiro. Kopējie izdevumi bija 43% no kopējā apgrozījuma, kas nozīmē starpība rodas aptuveni 900 eiro gada šķērsgriezumā, kā ar plusu dzīvi. Ūdens apgāde. Pie ūdens apgādes jāmin, ka šis gads mums bija darbu pārpilns un ir uzstādīti 371 ūdens skaitītājs. Un ūdens apgādes tarifs sastāda 78 eiro centi. Ja, procentālajā ieņēmuma attiecībā tas gan nebija daudz, tie bija 5,32% no kopējā uzņēmuma apgrozījuma, jeb naudas izteiksmē 19,761. Īstenībā to jūs varat arī redzēt izdalītajos. Izdalīja, ja? Kanalizācija. Kanalizācijas tarifs 80 eiro centi no 2008. gada jau. Arī sastāda 5,25% no kopējiem ieņēmumiem, jeb naudas izteiksmē 19,502 eiro. Elektroenerģija, kā jau minēju, pie elektroenerģijas ir uzstādīti 160 elektroskaitītāji, no gaisa vadu līnijām ir nomainīts 1,5 kilometrs, respektīvi tiek paceltas strāvas stiprums dzīvokļos. Iedzīvotāji nesūdzas vairs, kā tas bija uz gada vidu, par to, ka mirgo elektrība vai lampiņa dziest. Strāva tiek pacelta un faktiskā izjaušā ir kaut kādi 227 volti, kas arī atbilst normai, ka cilvēks var lietot visas elektroiekārtas. Tarifs elektroenerģijai 13,802 par kilovatstundu. Protams, tiek arī piemērotas tiem, kam pienākas
atbalstāmā daļa viņa arī tiek piemērota, un kopš 2016. gada arī no janvāra tiek piemērots atbalsts. Tas, kas nebija 2 papildus grupas, kuras tiek aizsargātas, tie ir cilvēki, kuriem ģimenē ir invalīds, vai nu arī ir bērns invalīds. Tātad, ja bija 2, tagad ir 4 aizsargājumās grupas. Un to apjomu, ko piešķirt un cik daudz piešķirt elektroenerģijas par atbalstāmo cenu, tas ir atkarīgs nevis no mums, to nosaka Latvenergo. Cik kuram iegala, bet tas tiek realizēts dzīvē, ja mēs saņemam no sociālā dienesta informāciju, tad tas viss notiek. Atkritumu savākšana likme ir iedzīvotājiem no cilvēka eiro 0,5, organizācijām 11,55 par kubu. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvā CALAS, un Stružānu siltums nosacīti šajā gadījumā ir kā starpnieks. Un tā problēma ir tā, ka šajā jautājumā ieņēmumi no kopēja apgrozījuma sastāda 3,35%, bet šī pozīcija Stružānu siltumam ir nesusi zaudējumus. Un uz šodien dienu ir tas, ko mēs izskatām, ir 2 varianti. Vai nu mēs pārskatām tarifu, kas pie Stružānu iedzīvotāju maksāt spējas, un redzot, kā mums ir ar maksāšanas disciplīnu, to pat varbūt nesauksim par disciplīnu, par cilvēku iespējām samaksāt. Tad viens ir, mēs izskatām variantu tarifa maiņa, kas varētu būt sāpīgi. Otrs, tik tiešām mēs patreiz izvērtējam, ka atkritumus nodot varētu pats Stružānu siltums, jo tur ir atšķirībā izmaksās, jo vienā gadījumā mēs samaksājam par kubiem, otrā gadījumā tiek maksāts par tonnām, ja tu nodod pats kā uzņēmums. Un tas, iespējams, tas būtu tas risinājums, lai iedzīvotājiem tarifu necelt. Jo patreiz šī pozīcija mums nes mīnusu, viņa nestrādā pa nulēm, neiet, un, protams, tas īsti normāli nav. Par dzīvojamo fondu apsaimniekošanas tarifs 10 centi. Pieļauju, ka viņš varētu būt vismazākais novadā. Iespējams, pieļauju, ka viņš varētu būt arī vismazākais uz Latvijas fona. Un īres maksas tarifs ir 10 centi arī. Ieņēmumi kopā pa pozīciju sastāda 10,50%. Un, ja mēs runājam naudas izmēksmē, tie ir 39,028 eiro. Pārējie pakalpojumi no kopējā apgrozījuma sastāda 4%. Uzreiz atbildēšu, ko var pierēķināt pie pārējiem pakalpojumiem. Tas ir, pieņemsim, ja kāds iedzīvotājs uzraksta iesniegumu, ka viņam ir nepieciešami traktortehnikas pakalpojumi, vai ekskavātora, vai kravas automašīnas, vai asinizācijas mašīnas, vai vienkārši elektriķa pakalpojumi dzīvoklī, vai santehniķa varbūt tās palīdzība, par ko tiek viņam izstādīts rēķins, tad tas no kopējā apgrozījuma sastāda 4%. Uz 1. janvāri 2016. gadu debitori bija 44,696 eiro un kreditori bija 30,292 eiro. Īsumā tas ir viss. Varbūt nedaudz iztirzājiet debitoru, kreditoru. Debitori, saprotams, tie iedzīvotāji parādi, bet kas ir kreditori? Kreditori ir tā, ka arī mūsu saistības ir, kreditoros ir iekļauts, ja mēs ņemam tieši 1. janvāris, 1. 2016. Tās ir tā skaitā algas, kuras mums ir jāizmaksā darbiniekiem. Tie ir arī rēķini, ko saņemam mēs no Latvenergo par elektroenerģiju. Un algas mūsu rēķini, jā. Tas ir arī iekļauts par kurināmo. Tas, kam mums ir jāmaksā. Un, ja mēs skatāmies uz kreditoriem, tad es uz šodien dienu varu pateikt apskatu. Un, plus mīnus tās attiecības, viņas ir katru mēnesi iet vienādi apmēram. Bet tas, kas vislielākais, vienmēr sastāda to lielāko daļu, tas ir elektroenerģijas rēķins no Latvenergo. Kāpēc arī mēs uz šodien dienu ļoti stipri cīnamies par to, ka iedzīvotājiem ir jāmaksā laicīgi par elektroenerģiju. Un tas ir arī tāpēc, kāpēc mēs ejam uz LED spuldžu nomaiņu, kāpēc mēs esam ieviesuši ļoti stingru disciplīnu savā uzņēmumā attiecībā pret darbiniekiem, ka ja viņš iet, viņam tā gaisma ir jāizslēdz. Protams, es šeit varbūt tās neminēju,
Es saku, ka kāpņu telpās un mājām ir uzstādīta LED apgaismojuma, bet, protams, arī uzņēmumā, tā ir katlu māja, tas ir ūdens attīrīšanas iekārtas, mēs cenšamies pāriet uz LED apgaismojumu, viņš ir krietni efektīvāks. Rada mazākus izdevumus. Labi. Jā. Tas tā kā būtu par kreditoriem. Vai kapitāla daļu turētāju pārstāvim ir kas piebilstams? Tātad Ilis Tutins, pārvaldes vadītājs, kapitāla daļu pārstāvis. Es gribu teikt to, ka ir pozitīvi nostrādājis Latvijas 1. gadu kā valdes loceklis, pozitīvas ir izmaiņas, tāpat uzskaita pakāpeniski viņa tiek vesta līdz tam līmenim, kurš ir nepieciešams. Un ja šodien kaut kas vēl nav izdarīts, tad es domāju, ka vēl nākošā gadā tas viss tiks izdarīts un Strūžānu siltums tiešām izkāps vienreiz no tiem parādiem, no tā mīnusa salda, kurš ir jau vairākus gadus tomēr pavadījis. Tāpat ir patīkami, ka ar savu iniciatīvu arī Renārs, ir pacēlis arī šitos savus darbiniekus, un tas nāk uz mums pozitīvo pusi, tā teiksim. Tā ka es domāju, ka jāatzīst par apmierinošu darbs un jānovēlē viņam vislabākie panākumi nākošā atskaites periodā. Jā, paldies. Deputāti, lūdzu jautājumu. Jā, lūdzu, Staņislavs Šķesters. Tu teici par Latvenergo, tas ir par šiem parādiem. Es saprotu, ka visas līnijas tur pieder mums, jā? Elektrolīnijas. Jā, tas ir Strūžāns. Vai Latvenergo ir izteicis, vai mums kaut kāda doma ir, ka to līnijas nodot viņiem? Un tad, es saprotu, visā ciematā tad ir tā Latvenergo, faktiski viņi pērkat jūs kā uzņēmums no viņiem to elektroenerģiju kopējiem patēriņiem un tad dalat, jā, un tad ievācat to naudu, jā. Tātad varbūt, es drīzāk atbildēšu kā pašvaldība, tātad šo līniju patiesi īpašnieki caur šo kapitāla sabiedrību, tātad ir notikušas vairāk kārtējas sarunas ar Latvenergo un sadalas tīkliem, tātad viņi būtu gatavi pārņemt visas līnijas un klienti, kas būtu tiešie Latvenergo klienti ar vienu nosacījumu. Visas līnijas jāsavērt tādā kārtībā, kas atbilst pilnīgi visiem normatīviem. Provizoriskās aplēses varbūt Tutina kungs var atcerēties tajā laikā, kad reiķinājām, vai jūs neatceraties to skaitli, kas bija aprēķināts, kas jāiegūda līnijās, lai Latvija... 1,800,000, kas ir jāiegulda, lai atjaunotu priekš Latvenergo un viņas paņemtu savā apkalpošanā. Tātad līdz ar to šāds risinājums mums nav iespējams un, diemžēl, nākās reiķināties arī šobrīd, kā Strūžānu siltums ir saudabīgs ķīlnieks starp Latvenergo un klientiem nemaksātājiem. Ja? Tātad Strūžānu siltumam par piestādīto rēķinu jāsamaksā uzreiz, bet, diemžēl, tā disciplīna, kas attiecas uz klientu disciplīnu, ir visai vāja. Lūdzu, jautājumu vēl. Man vēl viens pie šī būtu. Jūs teicāt, ka atlumās rekonstrukcija 200,000, ja? Apmēram no 160 līdz 200,000 izmaksā. Mums ir 3 katli. Un tās pārunas, ko bija tas, ko es vēlējos saprast, kā tad īsti ir ar tādiem jo katlu var dabūt arī par 30,000 eiro. Tik tiešām bija, kas mums atbrauca, kas novērtē to, bet pārunājot ar uzņēmumu, kā katli mums ir uzstādīti pat reiz, un daži viņi ir 90. gadu ražojumi, un viņi iet joprojām. Jā, viņi iet slikti, viņi neiet tik efektīvi, bet viņi iet. Tad no 160 bija lietuviešu piedāvājums, jā, līdz apmēram, bet tas ir aptuvenās izmaksās. Līdz 200,000 grozās Latvijas ražojuma katli, ko daudzas pašvaldības Latvijā ievieš, bet es saprotu, ka finansiāli mums nav iespēja, mums nav tik daudz līdzekļu, kaut gan ekonomija kā tāda, protams, rastos. Jā, bet tas ir runa par vienu katlu, tas nav runa par 3 katliem, kas sevi iekļauj priekškurtuvi, kas sevi iekļauj siltummaini, kur tiek ūdens uzsildīts, šķeldas padevi, kas varbūt gan šneka veidā, gan kustīgās grīdas veidā. Un tātad tas nozīmē, ja tiek uzstādīti 2 katli jauni, kaut kāda daļa
viņa pazūd, tas varētu būt apmēram 20,000, otrs katls maksās mazāk, jo padeve un kustīgās grīdas nav jāizveido. Un daudz kas no automātikas arī nodublējās. Bet tas, ko es saprotu, ka 2016. gadā mēs nevaram nomainīt, tāpēc mums ir ļoti intensīvi jāpiestrādā pie katlu renovācijas. Pie vismaz viena katla, jo ķieģeļi arī maksā naudu šamata, un tas ķieģeļu daudzums vienā katlā, viņš grozās kaut kas ap 3,000. Nerūsējošā tērauda caurules ir jāpārmetina siltummaiņos, nerūsējošā tērauda caurules izmaksa vienai kaut kur ir 10 eiro tekošajā metrā, aptuvenais daudzums bija, ja nemaldos, 200 metri vienā siltummainī, plus darbs. Ok, pat ja ņem, ka to dara mūsu darbinieki, vienalga tas cipars savalk, un visdrīzāk ir lietas, kuras tomēr, lai cik augstas klases nebūtu mūsu speciālisti un darbinieki, ir lietas, kuras visdrīzāk es vēlētos, lai dara uzņēmums, kāds, kurš ir specializējies tajā jomā, jo pēc tam tu vari arī no tā uzņēmuma, ja kaut kas sāk pilēt vai tecēt, tu arī pavisam konkrēti pajautāt atbildību un pavisam konkrēti pateikt, kāpēc ir tā, nevis tā. Papildus informācija, tātad attīstības plānošanas nodaļa šobrīd skata programmas, kuros saņemt atbalstu šādām aktivitātēm, saņemot finansiālu atbalstu no programmām. Tātad, un varbūt man Renāram tad jautājums ir pesimistiskākā prognoze par katlu ilgtspēju, esošo katlu ilgtspēju, ja veicam, teiksim, ikdienas kaut kādus remontus, cik sezonas vēl šie katli Strūžānas izvelk? Tā ir tā īstenībā. Ja mēs pārbūvējam tas, ko es minēju, siltummainī caurules pārmetinam un pārliekam iekšējo kurtuvi, nomainam ķieģeļus, tad, protams, mēs nerunājam visdrīzāk ne par vienu, ne par divām sezonām. Te drīzāk ir jautājums par katlā efektivitāti un par kurināmā daudzumu, ko viņš sadedzina. Jo atbildot tieši uz jautājumu, cik ilgi, ja mēs to renovējam un pārtaisim, tie var būt vēl arī 10 gadi, 15. Tas ir vairāk jautājums darbinieku daudzums un šķeldas daudzums, kurš tiek sadedzināts. Paldies. Jā, Staņislav, vēl jautājumu. Šeit pie šī jautājuma, es domāju, ja savā laikā mēs arī sāku strādāt, tās līdzīga situācija bija. Vai viņi jānomaina, vai viņi nav jānomaina, un jātais kārtīga renovācija, jo tas efekts, kas rodas no, ko jau minēja priekšsēdētājs, no tā, ka mēs vienu katlu palabosim un kaut savu, viņš jau nedos to, teiksim, koeficientu atdevis, koeficientu no tā nepalielinās. Protams, nedos, jā. Un ekonomija tur neradīsies. Tagad tur būtu jāmeklē tie projekti un jādomā, ja ir tāda iespēja. Un jātais kārtīga rekonstrukcija tā katlu mājā, ja mēs tur tik ilgi gribam strādāt. Ja? Bet, ko es gribēju vēl pieminēt par tiem zudumiem, ja? Un atkritumu savākšanu. Mums te pieredze Maltā tagad vai jūs niekritīs turpat, ja? Tās škirošanu, ja? Tur vai vai es esmu izpētījuši un kaut ko apskatījuši, kur tās, jūs teicāt, mīnusi tur, ja? Tur izdevīgi man ļoti maz ir. Vai uz to jāiet, ja jums tur dikti? Jo te pieredze Maltā rāda, ka tur vai vienas kīdeles nevis labums ir, jā. Bet, varbūt, ka jums ir citi pieredze. Šķistra kungs bija Maltā. Mēs pavisam nesen braukājām, mēs bijām viņu katlu mājā. Mums gan tas interesē saistībā ar šķeldes patēriņu, jo, kā zināms, viņiem katli ir tieši tādi paši kā mums. Un, jā, viņi tiešām pielieto šķirošanu un sadedzināšanu. Te ir divas tādas svarīgas lietas jāsaprot, ka uz atkritumu sadedzināšanu ir nepieciešamas atļaujas, pret ko es, protams, neesmu pret, mēs to varam darīt, tas nav priekš manis neapgrūtinājums nekas, bet tā sāpe, kas varētu būt tāda globālākā, kurš, galvenais par kādu naudu, veiks šķirošanu? Kurš būs reāli tas, kurš maksā tiem, kuri šķiro? Ja to ir iespējams darīt kaut kādā veidā caur algoto darbinieku palīdzību, ja, kas tautā varbūt tās vairāk ir... Kā Maltā notiek? Es tiešām šis kungs nenokomentēšu šo situāciju, kā notiek Maltā, bet tā doma ir, ka tam cilvēkam, kurš šķiro, viņam ir jāmaksā, viņam ir jāsaņem nauda. Un, protams, ja tas notiek, ja mēs to procesu palaižam, kāpēc gan ne jau katlos dedzināt? Nav problēma, var dedzināt
kartonu, visu, ko pieļauj likums. Tā nav problēma. Tieši šajā, ja ir jautājums, jā, mūsu katli ideāli pieļauj to, ka viņos var sadedzināt gan kartonu, gan kaut kādus koka gabalus, vienalga dīvāna daļas, kuras ir bez auduma un, kuras reāli var likt salaustas iekšā. Tie vairāk šķirošanas punkta izbūvē un paši šķirotāji, kas ar to nodarbojas. Man uzreiz jautājums pagastu pārvaldēji. Jums šis te šķirošanas laukums, Terēzija varbūt darbojas jau, ja? Cik daudz šajā šķirošanas laukumā tiek iešķirots atļautais dedzināmais materiāls, tas ir papīrs? Cik papīra konteinerā reāli cilvēki atnes šobrīd? Viņus nespēju, es teikšu, ka ne tik daudz. Tas īstenībā, teiksim tā, pakura reizē, ja? Jā. Tā kā arī deputātiem informācijas šobrīd šajā gadā, iepriekšējā gadā 12 laukumi uzstādīti, un šajā gadā ir paredzēti? Šajā ir paredzēti 14. Jo 3 būs Silmanas pagastā, cik Silmanas pagasts liels. Jā, tātad šādi laukumi būs, un ja tiešām arī Strūžāna gadījumā redz lietderību no sašķirotā konteinera paņemt to papīra daļu, ko pieļauj arī šobrīd normatīvi dedzināt, tad lūdzu uz priekšu. Ja? Jā. Es par katliem varbūt tās vēlētos piebilst, lai kā arī nebūtu, vai mēs arī dabūjam līdzekļus ar fondu palīdzību vai ne, viens katls jebkurā gadījumā būs jārestaurē, jo apkures sistēmā ir tā, ka kamēr viens katls iet, tev kā minimums ir jābūt vienam rezervē, jo ar pirmo var notikt jebkas, protams, ideālā variantā ir, kad rezervē ir 2 katli. Tieši tāda pati sistēma ir Maltā, un es pieļauju, ka tāda pati būtība pat ir mazajās katlu mājās, kuras kurinās uz malku, jo ja kaut kas siltummainī plīst, tad tev ir jābūt tā, ka tu uzreiz var iestartēt otro katlu un viņš aiziet. Tāda svarīga. Paldies. Deputāti, lūdzu jautājumi. Kas par smeltu? Tāds jautājums, 2 jautājumi. Atkrišana un savākšana. Tā pozīcija nes zaudējumus. Vai nav jēgas vispār atteikties no tās starpnieku lomas, kas ir dotajā brīdī? Mūsu gadījumā visdrīzāk tas būtu izdevīgi. Otrs jautājums, vai to ir gatavs uzņemties Allāz, bet šo piedāvājumu, var izskatīt kā trešo. Un vēl tāds jautājums par dzīvojamais fonds. Izdevumi šogad pelnās par 3000. Varat sīkāk paskaidrot? Dzīvojamais fonds? Jā, izdevumi. Un ieņēmumi tikai par 1300. Lūk, kādu skaidrojumu. Ieņēmumi 2015. gads? Jā, salīdzināt pagājušo gadu. Ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem. Jā, bet tik tā, palielinājās izdevums stipri vairāk nekā ieņēmumi. Proporcionāli. 2 reizes. Ieņēmumi ir 39,208 eiro un izdevumi uz dzīvojamo fondu ir 37,000. Noprecizējam jautājumu, kādi pamatdarbi tiek veikti, kas iekļauti šajā summā pie apsaimniekošanas izdevumiem? Pie apsaimniekošanas izdevumiem tā ir, ka daļu sastādā administrēšanas izdevumi, kas ir ne tikai administrēšanas, bet arī darbinieku alga. Darbinieki, ja jautājums ir tīri par faktiskajiem darbiem, tad tas, kas sastāda diezgan lielu daļu, un tās izmaksas uzreiz ir lielas, tie ir jumtu remonti, jo jumti ir visām mājām, visai 21 mājām, viņi joprojām ir šīfera. Un viņi nav mainīti kopš, es atļaušos apgalvot, māju uzcelšanas, jo pārunājot to ar darbiniekiem, kā tur vecais šīferis stāvē, tā viņš stāv. Un tā par to būtību, ja kaut vai mājai norauj vienu šīfera jumta loksni, kas ir diezgan bieži, un tu nevari tu nevari izstaigāt visus jumtus, un tu nevari uzminēt, kurā brīdī, kurai mājai ko noraus. Un tad tā ir ļoti dārga celtņa izsaukšana, kas diennaktī maksā no 100 līdz 150 eiro. Jā. Un pats darbinieks, tas parasti ir tā, ja norauj loksni, tad tu vari rēķināties, ka izdevumi tur būs lieli. Tas, kas vēl uz mājām iet ļoti lielu daļu sastāda, bet es runāju tieši par 15. gada jūliju līdz šķērsvītra decembrim, notiek ūdens stāvvadu nomaiņa, pakāpeniski lēnām, atbilstoši mūsu darbinieku iespējām, laikam viņa tiek veikta, un arī tas, protams, aiziet uz māju dzīvojamo fondu. Tiek mainīti arī elektrības stāvadi, un tiek palielināts viņu šķērsgriezums un viņu jauda, lai nesviltu vadi kopā, un tas veido tās izmaksas.
Tad jautājums būs tāds, kura no pozīcijām šogad palielinājās, salīdzinām ar pagājušo gadu? No 14. gadu vienkārši tāds jautājums. Vairāk remonti vai? Es domāju, ka viennozīmīgi, jā, nu tie ir vairāk veikti darbi, jo 2015. gadā mēs izremontējām kaut vai vienu kāpņu telpu, jā. Bet attiecībā pa izmaksām tas ir tīri materiāls plus samaksa darbiniekiem. Tajā gadījumā tas bija uzņēmuma līgums un darbiniekiem bija 100 vai 120 eiro, jā, samaksa viņā kā proporcionāli maza bija, bet paši materiāli paņēma krāsa, krīts un špaktele un apmetums kaut kādi 400 eiro, tur bija tas kopējā tam, bija pāri 500, nu tad, ja mēs skatāmies uz šito, nu, viens tāds izremontēta kāpņu telpa izmaksā apmēram 500, jā. Vasarā tika veikta vēja dēļu nomaiņa jumtiem. Tas bija ilgāks laiks, bet viņi visi bija aprauti. Ja mēs to nedaram, un ja mēs nesavedam kārtībā jumtus kaut vai minimālā, kaut vai pēc pašā mazākā, tad tā mājai tie ķieģeļi sāk drupt, un tās ir tās pozīcijas, kuras mēs reāli darījām. Nē, to es neapšaubu, vienkārši jautājumu būtība bija tāda, vai, nu, ka šogad remonti tiek izdarīti vairāk salīdzināt pagājušo gadu, nu, vairāk vai, nu, kaut kādās jomās. Tas bija tas jautājums. To, ka jūs darat remontu, tas ir apsveicam, protams, tā vajag darīt vienīgais tas tāds jautājums. Vai pat sanāk, ka palielinājās tas izremontē to jumtu un dzīvojamā fonda sakārtošanu. Šogad vairāk izremontēt, sakārtojot nekā 14. gadā. Pareizi saprotu? Jā, nu, visdrīzāk, teiksim tā, tika uzsākti daudz dažādi. Nu, ja nobrūk, tam mēs taisam. Nav tā, ka mēs, lai tur gadu stāv tās durvis izbirušas. Ja tās eņģes izsit ārā un šeit, bet šeit gan ir atkal vēl viena lieta, kas svarīga, kāpēc varbūt tās arī palielinās. Runa ir par pašu cilvēku attieksmi pret viņu, neteiksim pret viņu īpašumu, jo šajā gadījumā tā ir pašvaldība īpašnieka, bet arī tā mājai, kurā mēs veicām kāpņu telpas remontu. Mēs sarunājām par lētām naudām, ja tā var teikt, darbiniekus, nu strādniekus, jā. Mēs dabūjām materiālus un to visu uztaisīja foršā līmenī. Smuki nokrāsoja, visur, kur varēja nobalināt. Tā kāpņu telpa bija tiešām sataisīta kā jaunā mājā. Un tas bija kaut kāds nedēļas jautājums. Viņa atkal tika saskrāpēta, apdauzīta. Un pēc tāda tad tas ir tā. Nu. Paldies, jautājumu vēl lūdzu. Tātad, ja nav jautājumu, tad ir priekšlikums Maltas Strūžānas siltumā ziņojumu par darbību pieņemt informācijai. Ja? Paldies. Yes. No Strūžānas siltuma šodien nebūs jautājums. Strūžānas siltums var doties, vai? Jā, paldies. Tātad no organizatoriskās puses, vai mums lietvedība sakiet, vai ir nepieciešams pieņemot informāciju balsojums par šo jautājumu? Jā, tātad lūgums balsot par to, kā šo informāciju mēs pieņemam informācijai. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav. Paldies. Otrais. Par Reizeknes novada pašvaldības 2016. gada 17. marta saistošo noteikumu numur 67 par kārtību kādā sakārtojumus vai nojaucamus pilnīgi vai daļēji sagrūžus bīstamus vai nav bojājušas būvus Reizeknes novadā izdošanu. Ziņo būvvaldes vadītāja Aleksandroviča. Lūdzu. Noteikumi tika skatīti finanšu komitejā un priekšlikumi netika pieņemti. Kārtība ir vienkāršota salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem, vai ir jautājumi kaut kādi atsevišķi par tiem noteikumiem? Jā, paldies, deputāti. Vai ir jautājumi par piedāvāto redakciju šiem saistošiem noteikumiem? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Trešais par Reizeknes novada pašvaldības 2016. gada 17. marta saistošo noteikumu numur 68. Grozījumu Reizeknes novada pašvaldību 2012. gada 5. aprīļa saistošais noteikumos numur 73 par nekustamo īpašumu uzturēšanu Reizeknes novadā izdošanu. Ziņo Aleksandrovičam. Noteikumi papildināti ar dažām definīcijām un papildus pienākumiem pret īpašniekiem, kas jāveic. Arī priekšlikumi komitejā netika saņemti, lūdzu atbalstīt. Jā, paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par?
Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 4. par Reizeknas novada pašvaldības 2016. gada 17. marta saistošo noteikumu numurs 69. Grozījums Reizeknas novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos. Numur 1. Reizeknas novada pašvaldības nolikums izdošanu ziņo Ilona Turka. Tātad šis grozījums ir cieši saistīts ar divu iepriekš izdodamā saistošo noteikumiem. Sakarā to, ka tiek vienkāršota kārtībā punktu sakārtošanai vai nojaukšanai, kas ir sagrūžas pilnīgi vai daļēji vai arī kļuvušas nelietojamas citādi tādā veidā, ka šos jautājumus vairs neskatīs avārijas stāvoklī esošo būvju apzināšanas komisijā, līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos numur 1, izslēdzot šo komisiju no komisiju sastāvdaļas. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 5. par Reizeknas novada pašvaldību 2016. gada 17. marta noteikumu numur 19 kārtību, kādā nominēja kandidātus valdes locekļu amatiem kapitāla sabiedrībās, kurās Reizeknas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus apstiprināšanu, ziņo izpildirektors Jānis Troškam. 2015. gadā stājās spēkā publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrību pārvaldības likums, kurā viens no pantiem nosaka, ka augstākā lēmē institūcijā, tātad gadījumā novada domē ir jāizdod noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitāla sabiedrībās, kurās pašvaldībā kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus. Un, kā zināms, mums ir divas kapitāla sabiedrības, kurās pašvaldībā ir 100% īpašniece. Noteikumu mērķis ir nodrošināt valdes locekļu nominēšanas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem un atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas pašvaldības kapitāla sabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi. Noteikumu projekts skatīts komitejās un atbalstīts, tika virzītas apstiprināšanā no domas sēžu. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 6. par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Reizeknas novada pašvaldības būvvaldei. Ziņo Ilona Turka. Ņemot vērā, ka ir vienkāršota, ir sagatavots saistošo noteikumu projektu un doto brīdi jau arī pieņems lēmums par saistošo noteikumu izdošanu par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas būves, ir nepieciešamība noteikt šīs lēmuma pieņemšanas tiesības būvvaldei. Tieši saistībā ar ārējo normatīvo aktu regulējumu, kas nosaka, ka šos lēmumus var pieņemt gan dome, gan arī domes noteikta institūcija. Un šajā gadījumā tā ir būvvalde. Šis jautājums ir cieši saistīts ar saistošo noteikumu un 67. redakciju. Ir izskatīts finanšu komiteja un ir lūgums apstiprināt. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsot, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 7. par grozījumiem Reizeknas novada pašvaldības Dricānu vidusskolas nolikumā ziņo Vilis Deksnis. Tad grozījumi vairāk ir formāli, jo ir viens kabineta noteikumos par izglītības programmu klasifikāciju veikti grozījumi dažām izglītības programmām, konkrēti kodos. Un Dricānu vidusskola tiek realizēta tālmācības izglītības programma, kurai ir arī mainīts šis kods. Līdz ar to ir jāveic šādi grozījumi. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūgums balsot, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 8. par Reizeknas novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciālists darbības nolikuma apstiprināšanu ziņo Terēzija Kruste. Jā, ir izstrādāts šāds nolikums, kas tātad nosaka vecākā vides aizsardzības speciālista
tātad darba organizāciju, darba uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību. Jautājums tika skatīts arī teritorijas attīstības plānošanas, tautsaimniecības, vidas un infrastruktūras jautājumu komiteja 2016. gada 10. martā un priekšlikumi nekādi netika saņemti. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 9. par Gaigalovas Bāriņu tiesas priekšsādātājas Ilonas Delveres ievēlēšanu ziņo Elvīra Pizāne. Jā, ir saņemts iesniegums no Ilonas Delveres, ka viņa ar 5. aprīli atgriežas no bērnu kopšanas atvaļinājumā darbā, bet viņai jau ir beidzies termiņš, uz kuru viņa uz 5 gadiem izticējuši par šo laiku, uz kuru viņa tika ievēlēta. Ņemot vērā to, ka viņa ļoti labi līdz šim strādāja un atradās bērnu kopšanas atvaļinumā, ir lūgums tagad apstiprināt ar 16. gada 5. aprīli Ilonu Delveri par Bāriņtiesas priekšsēdu Gaigalovas pagastā un Iritu Viļumu, kura ir Gricānu pagastā Bāriņtiesas locekle, atbrīvot no priekšsēdes pienākumu pildīšanas. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Nē. Jā, lūdzu. Juridiski. Tagad mēs 2. punkts sakara Gaigalu atgriešanu no bērnu kopšanas, bet, ka beidzies termiņš, kā īsti tur? Ne, nu kā, viņa atgriežas, ir Bāriņtiesas locekļus un priekšsēdētu ievēl uz 5 gadiem. Jā. Kamēr viņa bija bērnu kopšanas atvaļinuma, viņa tas termiņš ir beidzies. Aha. Jā, un tagad viņa ir jāievēlē atkal uz 5 gadiem. Kāds bija mums, ne viņa labums, ne mums ievēlēt viņu gadu atpakaļ, un tas gads viņai bija tā kā pa tukšu. Tagad mēs viņu ievēlam ar 5. aprīli 16. gadu atkal uz 5 gadiem. Un tā Irita Viļuma? Irita ir ievēlēta un viņa strādā kā Gricānu Bāriņtiesas locekļi. Bet uz Ilonas atvaļinājuma laika viņa vienkārši pildīja priekšsēdētāja pienākumus. Jā, vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 10. par dzīvokļu īpašumu Parkielā 4-2. Maltā Maltas pagastā ierakstīšana zemes grāmatā ziņo Oskars Vasiljevs. Dzīvokļa īpašumu atcīmināšana, lai vēlāk varētu pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumu nodošanu atcīmināšanai, tas ir jāierakstīt. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Tad mums balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņems. 11. par nekustamā īpašuma Gaišais ceļš 150 Ozolmuižas pagastā nodošana atsavināšanai minētāji personai. Ziņo Oskars Vasiljevs. Zemes vienība bija atsavināšanas ierosinātāja lietošanā, tagad atsavināšanas ierosinātājs to numā, tāpēc viņiem ir tiesības ierosinātās atsavināšanas. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 12. par dzīvokļu īpašumu Jaunatnes ielā 3-43 Uznavas pagastā nodošana atsavināšanai lēmuma projektā minētāja personai. Ziņo Oskars Vasiljevs. Atsavināšanas ierosinātie dzīvokļu īpašumu īrnieci, tāpēc viņa tiesības ierosinātā. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 13. par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Griškānu pagasta pārvaldē. Tātad ziņo Sandra Frančenko, lūdzu. Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Griškānu pagasta ierosinājums. Ierosinājums tika skatīts arī finanšu komitejā. Līdz ar to lūdzu apstiprināt sākot ar 2016. gada 1. aprīli noteikti Griškānu kultūras nama telpu nomas maksas, apmācību, semināru, konferenču un citu pasākumu organizēšanai 2,58 eiro stundā bezpilnīgi. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 14. par pakalpojumu maksu un pašizmaksas apstiprināšanu Maltas pagasta pārvaldē. Ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts Maltas pagasta pārvaldes ierosinājums. Jautājums tika skatīts arī finanšu komitejā. Finanšu komitejā tika ieteikts palabot, labojumi tika veikti, līdz ar to lūdzu apstiprināt Griškānu. Maltas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumus un pašizmaksas tarifus. Jā, paldies. Jā.
par stundām tām, eiro stundā. Tā ir astronomiskā stunda vai mācību, teiksim, stunda, kas skar telpu nomas, ja, un kur arī bezdarbnieku apmācība kursi. Es ar Vitāļu Skudru runāju aizvakar, viņš teica, tā ir mācību stunda, nevis astronomiskā. Tad norādīt vai no astronomiskā vai mācību stunda. Šobrīd mēs, kad runājam un atsevišķas atzīmes nav, tad iet runa par astronomiskām stundām. Jā, ir runa par astronomiskām stundām. Jo arī saucamais, teiksim, mācību stundas režīms saistošs ir tikai skolai kā tādai. Pakalpojumu sniegšanā, teiksim, pakalpojumu saņēmējiem nav nekāda sakara ar mācību stundas garumu. Jo, teiksim, mācību programmā mums ir norādīts 120 stundas, piemēram, jā. Tad, ja mēs pārvedam uz tām 40, tur sanāk samaksa mazāk. Bet, ja tās ņem, ja astronomiskām, pēc astronomiskām, tad daudz vairāk. Tad daudz. Pagasts pārvaldes pārstāvi, jā, lūdzu. Tās ir astronomiskās stundas domātas. Jā. Mācību, tad ir jāizskata. Jā, bet es Vitāļiem uzdevu jautājumu, viņš pateica mācību stunda 45 minūtes. Teiksim par to īri. Jo tieši skaidrojumā pie loģiska viedokļa tā, ja piemēram kāds grib organizēt mācības, nezinu, auto apmācību vai kā, tad viņš ņems telpas no 8 līdz 12 un godīgi teikšu, mums absolūti neinteresē, cik tanīs laikā viņš norganizē mācības stundas vai citas nodarbības. Ja? Cik tur būs starpbrīži, cik būs nodarbības un tā tālāk. Tātad šobrīd precizējam, tātad, lai nav sajukums, te iet runa vienkārši par astronomiskām stundām. Lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi? Tātad, jā, jautājumi nav, lūgums balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 15. par Feimeņa ezera zivju tīkla limita sadali pašpatēriņu zvejai 2016. gadam ziņo Terēzija Kruste. Ir saņemti 6 fizisko personu iesniegumi, kas lūdz tātad piešķirt Feimeņa ezerā zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2016. gadam. Jautājums tika skatīts arī 10. martā Feimeņa ezera rūpnieciskās zvejas limitu komisijā un ir priekšlikums tātad visām šīm 6 fiziskām personām iedalīt pa vienam murdam katram pašpatēriņa zvejai. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 16. par Rāznas ezera zivju tīkla limitu sadalu pašpatēriņu zvejai 2016. gadam ziņo Terēzija Kruste. Ir saņemts vienas fiziskās personas iesniegums, kas lūdz tātad iedot Rāznas ezera zivju tīkla limitu zvejai 2016. gadam. Jautājums tika skatīts arī Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadaļas komisijām 10. martā un ir priekšlikums, ka fiziskā personā iedalīt vienu murnu pašpatēriņu zvejai. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 17. par Tiskāda ezera zivju tīkla limitu sadalu pašpatēriņu zvejai 2016. gadam. Terēzija Krusta ziņo. Ir saņemti divu fizisko personu iesniegumi, kas lūdz iedalīt Tiskāda ezera zivju tīkla limitu pašpatēriņu zvejai 2016. gadam. Jautājums tika skatīts arī Tiskāda ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadaļas komisijā 10. martā un ir priekšlikums šiem fiziskām personām iedalīt katram pa vienam murdam pašpatēriņu zvejai. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 18. par mantojumās zemes robežas un platības precizēšanu Ozolainas pagastā ziņo Marta Vizule. Izvērtējot personas iesniegumu un precizēt mantojumās zemes robežas zemes reformas ietvaros, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1,14 hektāru platībā no pašvaldībās iekritīgajām no zemes reformas pabeigšanas zemēm un iekļaut šo zemes vienību personas īpašuma sastāvā, apvienojot zemes vienības ar lietošanas mērķi lauksaimniecību. Paldies, deputāti, jautājumi. Lūdzu, balsot, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu minētāja personai ar attiecīgo kadastra numuru Griškānu pagastām.
Izvērtējot personas iesniegumu, izbeigt personai lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu un noteikt šīs zemes vienībai statusu kā pašvaldībai piekritīgā zeme 0,04 hektāru platībā un noteikt personai izmantot nomas pilntiesības uz konkrēto zemes vienību un noslēgt zemes nomas līgumu. Vai deputātiem jautājumi? Jautājums ir vēl, tas notiek, ja? Lietošanas tiesības jau sen. Jā, jo personai nebija personai lēmums par zemes tiesību iegūšanu īpašumā par samaksu, bet tā kā persona līdz 2011. gada 30. decembrim nebija noslēguši šo zemes nomas izpirkuma līgumu ar hipotēku banku, tad viņa palika kā tiesiskais valdītājs, jo arī sarakstā to, ko iesūtīja mums valsts zemes dienests, nebija šī persona minēta, jo šo sarakstus deva hipotēku bankas uz valsts zemes dienestu, šī persona nebija iekļauta un nāca persona uzzināt, kā tālāk rīkoties, bet nebija noslēgts ar hipotēku banku šis izpirkuma līgums, tāpēc izbeidzam lietošanas tiesības un dodam tiesības kā personai piegādāties šo zemi atseviļināšanas procesā. Īpašums arī uz šīs zemes ir? Nē. Vai vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 20. par pašvaldības nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru sadali Griškānu pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izskatot Griškānu pagasta pārvaldes iesniegumu, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru sadali, atdalot konkrēto zemes vienību un konkrētajai zemes vienībai tieši pēc nosaukumu Kudrāji un lietošanas mērķi lauksaimniecību. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 21. par pašvaldības nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru sadali Stoļerovas pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izvērtējot personas un iesniegumu pagasta pārvaldes atzinumu, veikt nekustamā īpašuma sadali, atdalot zemes vienību un apstiprināt notaukumu finanti ar lietošanas mērķi lauksaimniecību. Paldies, deputāti, jautājumi? Jautājums Vizules kundze. Kas tas nolē MJ? Tas nav Vizules kundze. Nolemj. Tātad... Kā skolotāji šeit sēž? Kā jūs rakstām? Tātad... Protokola sagatavē, viņa tiks sakārtot, un tad, kad būs ievieta... Vienalga sagatavē, jāraksta pareizā rakstā un valodā, latviešu valodā. Tā tak neviens nepārnes teikumu. Tātad, ņemot piezīmi par gramatisku kļūdu, pārnesot vārdā daļas zilbes, tātad aicinājums iestādīt Wordā tekstā pareizo formātu, lai šādas kļūdas nebūtu. Jā, paldies. Tātad, jā, citi jautājumi nav, lūgums balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 22. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Magda Nagļu pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izvērtējot Ciņāmetras Reizeknas biroja vadītāju iesniegumu, apstiprināt šo zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumam Magda zemes vienības sadalīšanā divās zemes vienībās. Zemes gabalām platībā 2,3 nosaukuma Magda 1 ar lietošanas mērķi lauksaimniecību un zemes gabalām 1,9 hektāru platībā nosaukumu Magda un lietošanas mērķi lauksaimniecību. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 23. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Krastiņi un nekustamajam īpašumam Vārpa N. Griškānu pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izvērtējot Ciņāmetras Reizeknas biroja vadītāju iesniegumu, apstiprināt zemes ierīcības projektu personu nekustamā īpašuma Krastiņi un personas nekustamā īpašuma Vārpa N. zemes vienību robežu pārkārtošanai. Noteikt nekustamā īpašuma Krastiņa zemes vienības koplatību 1,3493 hektārus ar lietošanas mērķi lauksaimniecība un noteikt personas nekustamā īpašuma Vārpa N. zemes vienības koplatību 0,4750 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecība. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Uz balsojumu, kas par?
Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 24. par 2007. gada 29. oktobra lauka apvidu zemes nomas līguma numur 24 laušana ar minēto personu Griškānu pagastā. Ziņo Anita Bringule. Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts personas iesniegums par 2007. gada 29. oktobra lauka apvidu zemes nomas līguma laušana Griškānu pagastā. Izvērtējot personas iesniegumu, jautājums tika skatīts finanšu komitejā, un priekšlikumi tika saņemti, un tika virzīts jautājums lauzt šo te zemes nomas līgumu. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsot, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 25. par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļu. Ziņo Ilona Turkam. Saņemts valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš iesniegums ar zemes nomas līguma projektiem, ar kuriem pašvaldība pieņem nomas lietošanā zemes vienības daļas pašvaldības īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Tās ir divas zemes vienības daļas Teimaņu pagastā un viena Maltas pagastā. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 26. par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā. Ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemti 3 pieprasījumi no zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Kā rezultātā tika konstatēts, ka privātpersonām ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsot, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 27. par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar minēto personu Silmalas pagastā. Ziņo Silvijas Stankale. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu Silmalas pagastā. Iesniegums tika skatīts Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē, un tad doma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar minēto personu Silmalas pagastā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, jautājums. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 28. par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Enžu pagastām. Ziņo Silvijas Stankale. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, un ņemot vērā to, ka īrniekam dzīves vietas maiņas gadījumā ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar citu personu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. Tātad šis jautājums tika skatīts komitejas sēdē un virzīts domēji, tātad pieņemt lēmumu, tātad noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu, tātad nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus Leņķu pagastā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 29. par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar minēto personu Maltas pagastā. Ziņo Silvijas Stankale. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Jautājums skatīts komitejas sēdē un ir virzīts uz domi, tad pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu Maltas pagasta pārvaldē. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 30. par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu ar minēto personu Strūžānu pagastā. Ziņo Silvijas Stankale. Izskatot personas iesniegumu, tātad arī personai ir tiesības pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, un komitejas sēdē lemts virzīt uz domu apstiprināšanai pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu Strūžānu pagastā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 31. par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamo dzīvojamo telpu minētāju personai Strūžānu pagastā. Ziņo Silvijas Stankale.
Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas apmaiņu, izvērtējot šādas iespējas pašvaldībā. Tātad jautājums tika skatīts komitejas sēdē un tātad virzīts uz domu, tātad pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu dzīvojamo telpu minētajai personai Strūžānu pagastā. Paldies, vai ir jautājumi? Neliels jautājums. Vai uz mazāk uz lielāku platību? Šajā gadījumā iet runa par ģimenes apvienošanos un iet runa par dzīvojamās telpas apmaiņu uz lielāku. Tātad, jā, jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 32. par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ir minēto personu Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strāmkali. Ir saņemts iesniegums sakarā par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īrnieka nāvi. Jautājums tika skatīts komitejas sēdē un virzīts uz domu apstiprināt izbeigt īres līgumu ar minēto personu Strūžānu pagastā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 33. par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar minēto personu Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strāmkala. Saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu sakarā ar dzīves vietas maiņu, un tad jautājums skatīts komitejas sēdē un virzīts uz domu, tātad apstiprināt, izbeigt tiesības. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 34. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strāmkala. Saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu. Komitejā skatīts iesniegums un tam klāt pievienotie dokumenti un virzīts uz domi. Tātad atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 16. gada 20. marta līdz 16. gada 19. septembrim. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret atturās nav, lēmums pieņemts. 35. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strāmkale. Saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu. Jautājums skatīt sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē un virzītas domē apstiprināšanu, tad pagarināt par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu uz noteiktu laiku no 16. gada 17. marta līdz 16. gada 16. septembrim. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 36. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strāmkale. Tad arī šai minētajai personai šis iesniegums un klāt pievienotie dokumenti tika skatīti sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē un virzīts uz domi, tātad apstiprināšanai par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu uz noteiktu laiku no 17. marta līdz 16. septembrim šī gada. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 37. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu minētāja personai Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strāmkale. Arī minētajai personai ir iestādīti visi nepieciešamie dokumenti ir pievienoti, jautājums ir skatīts komitejas sēdē un arī virzīts uz domu apstiprināšanai par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu uz noteiktu laiku no 17. marta līdz 16. septembrim šī gada. Paldies. Jautājumi. Visiem šiem jautājumiem. Kā ar sociālā parādību šī dzīvokļa? Jautājums, ka tad, kad jautājums tiek sagatavots Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komiteja, viens no dokumentiem, kas tiek prasīts šajā gadījumā, ir arī atzinums par parāda neesamību. Un tad, ja šis parāds nav, tad arī tiek pagarināts sociālā dzīvokļa īres līguma. Minētajām personām parādu nav. Jā, jautājumu nav, lūdzu balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Un 38. par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu pasākumam Reizeknes novadas skolu metodiskā diena Peimaņu pamatskola 18. martā ziņo Vilis Deksnis. Ir saņemts Peimaņu pagasta pārvaldes iesniegums, kurā veikti aprēķini gan par
pārtikas produktu cenu, gan arī par pārējām izmaksām, un tad kopīgās izmaksas rītdienas pasākumam ir 2,20 eiro. Lūdzu apstiprināt šīs izmaksas. Vai kādi jautājumi? Mēs jau katrai skolai esam noteikuši. Mēs esam noteikuši skolēniem, kuriem tiek ņemtas vērā tikai pārtikas produktu izmaksas, un mēs esam noteikuši arī iestādes darbiniekiem koeficientu 1,2, kuru viņi maksā, bet šajā gadījumā, tātad varbūt viņas ir atbilstoši nav tām normām, kas ir skolēniem, jo skolēniem ir vienas normas, pieaugušiem varbūt tās varbūt arī lielākas, un konkrētam pasākumam šīs maksa ir lielāka nekā bērna pusdienas izmaksa. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Visi jautājumi izskatīti un domes sēde ir slēgta.